taisnie, gavelējiet kungā, sirds skaidriem piedien slavēt. Pateiciet kungam ar cītaru, 10 stīgu arfu skandiniet viņam. Taisns ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlastība piepilda zeme. Redzi kunga acs pār tiem, kas viņu bijā, pār tiem, kas cer uz viņa žēlastību, ka viņš to dvēseles paglābs no nāves un dzīvības no bāda. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Es savus grēkus sūdzu. Vispēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu, laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara palīgu, kā varu atgriezties. Visspēcīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu un viņa dēļ mums piedod mūsu grēkus, kā atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Amen. Gods Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs bargais sods, bet Tava mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, virsur miers top sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas kungs lai ir ar jums.
Lūksim Dievu. Dievs, tu, kas uzturi ticīgos vienā prātā, liec saviem ļaudīt mīlēt to, ko gribi tu, un ilgoties pēc tā, ko tu apsoli, lai mūsu sirdis pasaulīgo lietu ritumā nezaudē savu piederību tur, no kurienes nāk patiesais prieks. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen, āmen. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Lasījums no apstuļa darba grāmatas 6. nodaļas. Tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāk kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Pieaicinājuši mācekļu pulku, tie 12 sacīja: Nepiedien, ka mēs atstājam novārtā Dieva vārdu un kalpojam pie galda. Tādēļ, brāļi, izraudzieties no sava vidus 7 vīrus, par kuriem zinām, ka tie ir gara un gudrības pilni, un izcelsim tos šo pienākuma veikšanai. Bet mēs pastāvīgi paliksim lūgšanās un kalpošanā ar vārdu. Šie vārdi iepriecināja visu ļaužu pulku. Viņi izraudzīja Stefānu un Timonu un Pārmenu un Nikolāju, Antiohijas proselitu, un nostādīja tos apustuļa priekšā, un tie, Dievu pielūguši, uzlika viņiem rokas. Dieva vārds aug, un mācekļu skaits Jeruzālēmē strauji pieauga, un daudzi priesteri pieņēma ticību. Tā kunga vārds.
Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmes, bet Dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku Ciānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par kalpošanas akmeni un piedraudzības klinti. Tie, kas netic vārdam, kļūp par šo akmeni, tas viņam arī lemts. Tā kunga vārds.
Žēlastība un miers jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstās. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ko es eju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es jūs ceļu zināt. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie manis, kā vien caur mani. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu Tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja, kungs, rādi mums Tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu neesi mani iepazinis, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums Tēvu? Vai tu netici, ka es esmu Tēvā un Tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet Tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu Tēvā un Tēvs manī. Bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic man, tās darīs tos darbus, ko es daru. Un vēl lielāks par šiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūgsiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūgsiet, es darīšu. Tā Kunga vārds. Slava tev, Kristu! Halleluja, halleluja, halleluja. Svētī, kungs, savu vārdu, tā patiesībā tavs vārds ir patiesība. Āmen. Priecīgs svētkus, mīļā draudze, un priecīgs svētkus divkārši, tādēļ, ka mēs vēl joprojām lieldienu laikā varam viens otru sveikt, sakot, Kristus ir augšām cēlies, viņš patiesi ir augšām cēlies. Un tā, protams, arī šodien pieminot Latvijas neatkarības atjaunošanu, mēs arī zināmā mērā varam ieraudzīt, kā pie atjaunošanas, kā sava veida atspulgu augšām celšanās notikumam. Arī mūsu Latvija atjaunojās, augšām cēlās pēc daudziem gadiem. Bet ja šodien dzirdam evaņģēlī vārdus, jūsu sirdis, lai neizbīstās, mana Tēva namā ir daudz mājokļu, vispirms man liekas, ka pirmais, kas man nāk prātā, šie vārdi pēc baznīcas kalendāra. Viņi nav speciāli piemeklēti kaut kur citādi šai dienai, tikai atbilstošai svētdienai. Šis teksts visbiežāk tiek lasīts bērēs. Un gandrīz katrās bērēs tiek lasīts šis teksts, kad mēs atvadamies no tuviniekiem, meklējot un pasludinot cerību nāves priekšā. Bet pēc būtības ne šodienas svētki. Un arī šis teksts jau savā sākotnējā būtībā nav bēru tēma, bet tieši pretēji. Tā kā mēs atrodamies priecīgajā lieldienu laikā, tā kā mēs atrodamies šodienas baltā galdauta svētkos, neatkarīgas atjaunošanas dienu ievadot, tad evaņģēlijs ir par ko? Par topošo Tēva namu, kurā mēs tiekam aicināti nevis noskatīties kaut ko Dievs tur dara pats un kā vērotāji, bet
tiek lietota tāda interesantā metafora. Mēs esam akmeņi. Akmeņi ir tāds kaut kas ļoti nedzīva lieta. Man gan uzreiz, starp citu, nāk prātā Ernesta Birznieka Upīša stāsti par pelākā akmens stāsti, kurš, kā mūsu rakstnieks, ir devis kādam akmenim tādu simbolisku dzīvību, varbūt atcerēties to. Bet ne par to. Apostols Pēters runā par dzīvu akmeni. Kaut kas tāds, kas savā ziņā varbūt ir pretruna un sevē akmens, bet dzīvs. Un tātad šis dzīvais akmens ir tas, no kā tiek celts Dieva nams. Un, lai saprastu šīs dienas svēto rakstu vēstījumu, mums jāieraug tas zelta pavēdiens, kas vijās visiem lasījumiem cauri. Pirmajā lasījumā apostoļu darbu grāmatā, tur arī pēc lieldienu laiks, varētu tā teikt, kur lūk, apostols Pēters tur sludina, un visa tā darbība norisinājās templī. Templis tā laikā šajai reliģiskai sabiedrībai bija viss. Politiskais, kultūras un reliģiskais centrs. Un tā bija vieta, kur uzlūkoja. Šeit, lūk, ir vieta, kur pats Dievs mājo virs zemes. Un apostoļu darbos mēs redzam kādu vienu tādu mazu šajā tekstā, mazu niansi, ko varbūt mēs nemaz klausoties nepamanījām, ka, lūk, tai pirmajai draudzei pievēršās liels skaits cilvēku, bet arī liels skaits priesteru pievēršās ticībai. Kāpēc tas ir svarīgi? Šie vecās derības priesteri, kur kalpoja šajā vecajā templī, saprata, ka Jēzus nav tempļa noliedzējs, bet gan tā piepildījums. Un tad viņi saskatīja saikni starp saviem tiem vecās derības upuriem, dzīvnieku upuriem un to, ko tikko Kristus bija paveicis pie krusta. Bet savukārt, 1. Pētera vēstulē šī tēma kļūst ļoti personīga. Pēters mūs aicina. Nāciet pie viņa dzīvā akmens un paši kā dzīvi akmeņi tiekiet uzcelti garīgajā namā. Tur Jēzus ir arī akmens, dzīvais akmens, stūra akmens, bet mēs esam tie akmeņi, kas veido šo jauno patieso templi, garīgo baznīcu. Un tagad palūkojieties, ko tad evaņģēlijs mums saka. Mans tēva nams, kurā ir daudz mājokļu. Komentāros lasīt mums jau, protams, tāpēc jau bieži varbūt arī tas ir kādreiz tāds bēru teksts vienmēr, ka mēs lūkojamies uz debesu valstību, un tas nav nepareizi, kā tur ir tas tēva nams, kur mums visiem būs mājokļi. Tas ir pareizi, bet jūdu ausīm toreiz mums jāņem vērā, ka kas tad ir mans tēva nams? Tas ir templis, tas pats templis, Jeruzālemes templis, kurš uzcelts uz lieliem akmeņiem. Un Jēzus šeit šo jēdzienu paplašina. Viņš saka, ka šajā namā ir daudz mājokļu. Tas nozīmē, ka Dieva mīlestībā un viņa klātbūtnē ir vieta visiem. Tas nav kaut kāds ierobežots klubiņš, kur, kā dažreiz, varētu teikt, tādi, arī dažreiz, diemžēl, varbūt tādi kristiešu grupas kādreiz saka, tur būs ļoti šaura sabiedrība tikai, tā apmēram. Ja jūs tā milzīgi centīsieties, varbūt tad tiksiet tur tai tēva. Nē, tas nav Jēzus vēsts. Viņš ir debesu templis, kas ir atvērts visiem. Mana tēva namā ir daudz mājokļi. Ja tas tā nebūtu, tad es jums to nebūtu teicis. Es ejmu jums vietu sataisīt.
Un, protams, no tādas puses arī lūkojoties, ka šis tēva nams nav tikai ēka vai vieta kaut kur tālu mākoņos, uz mākoņu maliņas, tur kāda sēž tai tēva namā. Negluži. Mistiskā nozīmē šī tēva nams ir telpa, kas sastāv starp tēvu un dēlu. Tā ir svētā gara mīlestība. Mēs tiekam aicināti tēva namā, mēs tiekam aicināti pašā Dieva iekšējā dzīvē. Mēs esam šī nama dzīvie akmeņi, un Pēters arī saka, jūs esat ķēnišķīga priesterība. Tas, kurš nes upuri, samierina, salīdzina cilvēci ar Dievu. Katrs kristietis savā ikdienā, darbā, ģimenēs, grūtībās ir būt aicināts būt par šo tikšanos vietu starp debesīm un zemi. Cilvēki meklē ceļu pie Dievu, bet tā ir atrodama nevis teorijās, bet skatoties uz šiem akmeņiem, uz patiesi ticīgiem cilvēkiem, kā viņi kalpo un kā godina Dievu. Un tā Toms jautā to, ko mēs būtībā savā dzīvē bieži jautājam un domājam. Klausies, kungs, mēs nezinām. Kur tad ir tas ceļš, kur tu ej? Kā tad mēs varam zināt, kāda tad ir Dieva augstie prāti? Kā mēs varam zināt ceļu? Un te Jēzus atbildīja vienkārši un reizē satriecoši. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Lai nokļūtu tēva namā, mums nav vajadzīga karte, bet mums ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Sekot Jēzum nozīmē, kā viņš domā, redzēt, kā viņš redz un mīl, ka viņš ir ceļš uz šo mājokli, un reizē viņš arī pats ir šis mājoklis. Un tā lūk, šis stāsts ir par ko? Kā jau vēlreiz saka, kad mazliet kuriozs it kā skan, ka tas būtu kāds bērnu stāsts vai sēru stāsts. Nebūtu, ne. Tas ir stāsts par mūsu patieso identitāti. Mēs neesam garām gājēji šajā pasaulē. Mēs neesam tikai šīs pasaules vērotāji, ko Dievs kaut kur dara. Mēs esam tas, ar kuru Dievs šo pasauli ceļ. Mēs esam tie, kuri arī mūsu šodienas kontekstā varam teikt, ir tie, uz kā ir celta mūsu Latvija. Gan ģeogrāfiski Latvijā, gan arī tālāk projām. Mēs esam tie, uz kur ir celta arī latvietība, par ko Dievs mūs ir radījis. Un tas ir arī mūsu visu aicinājums, ja esam dzimuši vai ienākuši latviešu sabiedrībā, ka tas arī ir aicinājums būt vienam no šiem akmeņiem, kas ceļ šo Latvijas namu. Arī tā. Un, protams, pāri visam mums nekad arī ceļot šo Latvijas namu. Mums jāraugās, ka mēs uz šīs zemes neesam mūžīgi, bet toties mums ir šī mūžīgās dzīvības cerība un drošība. Dievs ir licis mums būt arī pār šiem akmeņiem, uz kuriem tie tiek celts mūžīgais tēva nams, kur reizē arī ir atvērts visiem mums, un, protams, ne tikai mums, mājoklis, un vietas pietiks ik vienam. Tādēļ dzīvē mums nebūs ļauts savām sirdīm izbīsties. Jēzus ir sagatavojis tieši ceļu tur. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Āmen. Apliecināsim savu svēto kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāji Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen! Vēl pirms lūkšanas es vēlos pateikt paldies mūsu ēdalniecei Rūtai Pūliņš. Paldies šodienas pērvindarei Rūtai Veitmans. Paldies Čikāgas vīru kora dalībniekiem un diriģentei Mārai Vārpai. Arī paldies Uldim Pūliņam par kalpošanu, sagatavojot svēto vakarēdienu. Un paldies, protams, arī draudzes priekšniekam, kas daudz ko ir gatavojis šodien. Un, protams, arī tūlīt piedalīsies arī pie draudzes lūkšanas. Un paldies Dāmu komitejai par gatavoto sadraudzības cienastu. Un paldies visiem, kas esat, lai svinētu arī šos svētkus. Un lai Dieva palīgs mums arī šodien un turpmāk. Un pēc tam, protams, mūsu sadraudzība lejas telpās
Mēs arī uzklausīsim video no Latvijas vēstniecības pilnvarotā pārstāvja Jāņa Beķera. Lūksim par visu Dieva draudzi Jēzu Kristu un par visiem cilvēkiem pēc viņu vajadzībām. Debesu Tēvs, caur Kristus augšām celšanās spēku, tu pieņem visus, kas viņam tic. Pieņem mūs kā savus jaundzimušos bērnus un stiprini mūsu ticībā ar tavu vārdu, tīro garīgo pienu, lai mēs mūžīgi mājot tavā tuvumā. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Sūti strādnieks savā pļaujā, Kungs, pasargā savus kalpus mūsu vidū, lai tie būtu uzticīgi tavam vārdam un lūgšanai. Dod savai baznīcai ļaudis, kas pasludina tavu vārdu. Kungs, apžēlojies un uzklausi mūsu lūgšanu. Žēlsirdīgais Kungs, lūdzam par mūsu ģimenēm. Palīdzi vecākiem audzināt bērnus tā, lai tie pazītu tevi kā savu palīgu un cerību. Pasargā viņus, lai tie nelikt cerību uz šīs pasaules lietām, bet visam pāri uzticētos tev. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais Dievs, tava varenība un spēks ir radījusi un joprojām uztur. Mēs lūdzām par visiem ievēlētajiem un ieceltajiem vadītājiem mūsu laicīgajā valstī, lai tavu gudrību tos vadītu, lai arī laicīgā sabiedrībā valdītu likumība, ļaudis meklētu tevi, Dievs, un darītu tavu prātu, un varētu mierā dzīvot. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs pienesam pateicību par Latvijas neatkarību, par tiem ļaudīm, kas pirms 36 gadiem droši pastāvēja par to. Mēs lūdzam pasargi mūsu tautu un mūsu Latviju no visiem ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem un ļauj tai dzīvot mierā, labklājībā. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Mēs lūdzām par karu plosīto Ukrainu un nemieru skartiem tuvajiem austrumiem, dāvā mieru tur, kur valda konflikti, un pasargā nevainīgos. Vadi visas tautas par taisnības un miera ceļiem. Kungs, uzklaus mūsu lūgšanu. Visu varenais Dievs, Kristu, tu mēs esi darījis par izvēlēt cilti, ķēnišķīgu priesterību un svētu tautu. Pasargā savus ļaudis vienīgajā patiesajā ticībā un dāvā, lai visi, kas šodien nāk pie svētā vakarēdien, to darīt ar nožēlas pilnām sirdīm, pateicībā pieņemot tavu dēlu miesu un asinis. Kungs, apžēlojies, uzklausi mūsu lūgšanu. Žēlsirdīgi pieņem mūsu lūgšanas, atpestī un pasargā mūs, jo tev vienam mēs dodam visu godu, cieņu un pielūgsmi. Tēvs un dēls un svētais gars, viens Dievs tagad un mūžīgi. Āmen. Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās mūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.
mēs savu Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis, mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību Dievam mūsu kungam. Tā ir labi un tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, kā tevi spēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās, bet īpaši šajā laikā ar gavilēm pateicām. Jo Kristus, kā mūsu lieldienu jērs, ir ticis upurēts. Viņš tiešām būdams jērs, kas nes pasaules grēkus, caur savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi, un caur savu augšām celšanos atjaunojis dzīvību. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību dziedādami. Un debes un zeme un Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas Te pie Tava galda sapulcēt no šīs maizes ēdīs, un no šī biķera dzers, un tā visi saņems Tavu dēlu miesu un asins pēc viņa apsolījuma. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdam. Tāpat arī viņš ņēma biķeri, pēc vakarēdienu pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visu no tā, šīs biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdam. Jēzus vārdā lūksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, tad pasludiniet tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Tā kunga miers ar jums visiem. Āmen. Ak, tu jau vājers, kas ne.
Redziet, kādu mīlestību mums Dievs ir parādījis, ka esam Dieva bērni. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim, bet, kad tas atklāsies, mēs zinām, būsim viņam līdzīgi. Ejiet ar mieru. Mēs aiziesim arī pie Artūra. Jā. Jā, ejam pie Artūra. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un tavu grēku piedošanu Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani. Ej un kalpo tam kungam un priekā. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs, aleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi, aleluja! Lūksim! Kungs, tu, kas mūs esi piepildījis ar lieldienas sakramentu, izlej pār mums savas mīlestības garu un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu tevī. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kurš dzīvo un valda šī paša svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen, amen.
Lai Dievs tas kungs svētī tev un pasargā tev. Lai Dievs tas kungs apgaismo savu svēto vaigu uz tev un ir tevim žēlīgs. Lai Dievs tas kungs paceļ savu svēto vaigu uz tev un dod tev savu mieru. Amen. Amen.